Stabila pārliecība un ticība sevi, bet es jau sen jūtos citā cenā. Cilvēki ir kaut kā pamanījuši manu enerģijas šiftu, jūs tādā būsiet dienu vairāk nekā jūs varēsiet sakošļāt. Tu esi nopelnījis tos umurēs 3 pavisam noteikti. Tu dod on top. Tu ap sevis pulcēs cilvēks, kas ir ļoti, protams, katrs vērsts uz sevi, savu attīstību. Ļoti, ļoti simpatizē cilvēkos, ja viņi online ir tādi paši kā dzīvē. Un tu esi. Welcome Game Changer podkāstu kanālā. Šeit ir visa patiesība par to, kas notiek aiz kadra būvējot personīgo zīmolu, coachinga biznesu un dzīvi, kuru tik ļoti vēlies. Es esmu Diana Kudrāšava, mindset coach, un pēc vairāku gadu kāpumiem un kritumiem pakalpojumu biznesa veidošanā es vēlos dalīties ar domāšanas un biznesa stratēģijām, kas tev palīdzēs atšķirties no citiem tirgus spēlētājiem, kļūt par savas nozares līderi un veidot to dzīvi un biznesu, kuru tu patiesi vēlies. Ļoti tieši, ļoti atklāti par to, ko citi neuzdrīkstas pat padomāt. Izbaudi šodienas epizodi, klausies līdz galam un saņem dāvanu. Kur tu biji savā biznesā, pirms tu pievienojies? Es biju svēgi pametusi savas oficiālā darba attiecības. Nē, pat vēl nebija patiesībā, tad, kad es tev uzrakstīju, tad es vēl biju tajā darbā, bet es zināju, ka es došos prom, un man bija drusku attiecībā uz manu coachingu iestājies tāds stagnācijas posms, tāds klusums absolūts, tāds, kāds man nepatika un tāds, kāds ļoti sen nebija bijis. Es sapratu, ka ir jāizlabo tā kļūda, ko es apzinājos, kas man ir, šī pārdošanas nesamība. Un kāds tev bija sajūtas, pasakot man jā? Es par tevi domāju, ievilgi, un devu es sev laiku tā iemesla dēļ, vai es varēšu tam dot to resursu. Tā kā vai es pati būšu gatava ņemt to nopietni. Un tad es ar sevi vienojos, ka jā, lecam iekšā. Un sajūta bija ļoti laba. Tā bija tāda atbildības uzņemšanās, tā bija tāda paziņošana, hei, es vispār arī te vēl esmu un es gribu kaut ko ar šo darīt. Tas, kas man bija ļoti uzrunājoši, ir tas, ka mums pēc tādām bāzes vērtībām mums noteikti sakrīt, bet mums ir atšķirīgas pieejas, jo līdz šim es esmu vispār jau mēģinājis. Kādas ir tādas top 3 lielākās lietas, kuras tu ieguvi līdz šim, jo mēs esam principā pusceļā tikai? Prāta stāvoklis un tā apzināšanās, ka te no es esmu un šo es daru. Tāda ļoti stabila pārliecība un ticība sevi. Pateicoties arī mūsu 1-uz-1 sesijai, kad es nodefinēju vārdiem to, ko es jau kādu laiku jūtus par to man neapzināto kompetenci, kas bija arī tur ļoti spēcīga un, es domāju, iedeva tādu baigo pavērsienu. Un tas, ka es esmu gatava tagad sev tā pateikt, bet es jau sen jūtos tagad citā cenā. Un es arī dodu to jaudu citā cenā, un mans eforts ir jau maksāt kaut ko citu. Kāpēc lai es vispār uzticētos kādam, kurš nemāk pats novērtēt savu pakalpojumu? Tā kā man ieslēdzās no otras puses tā diskusija ar sevi par to cenu. Es neju to drošo ceļu tagad vairāk. Es atļaujos pateikt tā, kā es domāju, nevis tā, kā izklausās politiski korekti. Un tas ir par to komunikāciju, par to, ka, te nu es esmu, take it or leave it. Es to tā kā nosēdināju tajā brīdī, kad tu man pateici frāzi, Simontunējas metode. Un tajā brīdī man saslēdzās, ka es drīkstu ieslēgt šo dualitāti, ka tad, kad es esmu uzņēmēja un es pārdodu savu pakalpojumu, tad es esmu es. Tad, kad es stāvu tur kā coach, savu absolūti nevērtējošo, neitrālo, ka tas drīkst līdzās pastāvēt. Tu esi pamanījis kaut kādu atšķirību, kā uz tevi reaģē apkārtējā pasaule, kad tu sāki to darīt? Manuprāt, cilvēki ir kaut kā pamanījuši kaut kādu manu enerģijas šiftu, jo man ļoti daudz pēdējā laikā ienāk komplimentu ziņas un viss kaut kas tam līdzīgs. Tagad ir pamainījies, zini, kas nevis tas, ka cilvēki man turpina teikt, jā, vienkārši es prasu citādāk. Un es prasu ekoloģiskāk pret sevi. Tā, ka, re, kur ir? Vajag, nevajag. Lai tiešo, tas skaidro tādā vieglumā. Un kā tu noraksturotu sadarbību ar mani? Tu esi šobrīd grupā? Pirmkārt, es vispār neesmu grupas cilvēks. Tas šajā grupā ir pamainījies, jo tu ap sevis pulcēs cilvēks, kas ir ļoti, protams, katrs vērsts uz sevi, savu attīstību, un tāpēc man absolūti tā dinamika liekas ļoti pievilcīga šobrīd. Es nezināju ciparus, pirms es tev rakstīju. Es rakstīju tev, nevis teicu cenai. Tu esi nopelnījis tos umurēs 3 pavisam noteikti. Tāpēc, ka tu pati zini, ka tu esi overachievers un tu dod on top. Pēc manām
stiprām fiziskām sajūtām, tu man esi pieejama 24/7, lai arī es esmu grupā. Un tas saturs, tas, cik daudz tu esi ielikusi programmā, ir daudz vairāk nekā es varu paņemt. Tāpēc tiem cilvēkiem, kas tur raizējās par to, vai komandā viņi dabūs Diānu, jūs dabūsiet Diānu vairāk nekā jūs varēsiet sakošļāt. Tā kā esiet gatavi, ka būs jāstrādā. Man personīgi ļoti patīk audio, man ir dzirdes atmiņa, tu esi arī video sataisījis prezentāciju vizuālajiem tipiem, kas ir super. Man tas audio riktīgi labi strādā. Un man ir viena lieta, kas man ļoti, ļoti simpatizē cilvēkos, ja viņi online ir tādi paši kā dzīvē. Un tu esi. Ko tu teiktu tam cilvēkam, kurš grib sadarboties ar mani, bet iespējams šaubās, un tāpēc viņš to prasa feedbacku? Pirmais solis ir jābūt tik drosmīgam, ka jāvar uzrakstīt ziņa un jānodefinē tas, kāpēc tā ziņa tiek rakstīta. Un tad jau tālāk jūs tiksiet galā, jo ļoti daudz ir par to mentora enerģiju, kādu tu vēlēsi saņemt. Tie ir tikai divi cilvēki, kas viens otram, viens iedod, otrs cieņpilnā veidā paņem. Paldies, ka noklausījos šo epizodi. Ja šis podkāsts rezonēja, lūdzu, spied laiku, raksti komentārās savus insights un noteikti dalies šajā ar tiem, kas arī vēlas zināt, kā uzbūvēt spēcīgu personīgo zīmolu, pakalpojumu biznesu un vienkārši forši dzīvot. Es vēlos tev dāvināt bezmaksas lekciju Mindsets un enerģija aiz tava biznesa. Droši meklē linku aprakstā un reģistrējies, lai to saņemtu. Paldies un tiekamies nākošajā epizodē.